Tad, ja paņem jūsu diskusiju dokumentu rītdienas, tad viņā ir teikts, vispirms vienā versijā ir teikts, ka tuvākajos gados tad ekonomika augs par 2 līdz 3%, un pēc tam būs 4 līdz 5 gadā. Pēc tam dažas lapus tālāk ir 25. gadā augs par 2,1% un 26. gadā par 2,4%. Ja mēs paņemam blakām otru dokumentu, tur ir ekonomikas izaugsme 1,2% šogad. Pareizi. FDP arī saka 1,2. Un vēl ir Latvijas banka, kur neviens necitēja, kur arī vispār prognozē. Vai mēs nenonākam absurdā, ka mums ir vienlaicīgi vienā parlamentā 2 ministriju, pietiek ar 2 ministrijām dokumenti, kuri pusotreiz atšķirās ekonomikas prognozēs? Gribētu nodalīt scenāriju no prognozes. To, ko dara ekonomikas ministrija, tas ir scenārijs, tas ir vēlamais rezultāts. Tas ir vēlamais rezultāts, kurš netiks sasniegts, ja neko nedarīt. Tas, kas ir ekonomikas ministrijas ziņojumā, par to, kas ir jādara, lai ekonomika augst straujāk. Savukārt mums ar visiem pesimistiskiem un optimistiskiem scenārijiem mūsu prognozes ir pie nemainīgas politikas. Bet arī pie nemainīgas politikas ir dažādi faktori, kurus mēs nevaram ietekmēt ekonomikā, kas mums dod iespēju izstrādāt šo optimistisko un arī pesimistisko. Mēs šeit uzskatām, redzam to problēmu, kas jau mums daudzus gadu garumā vienkārši pastāv. Mums visos šajos plānošanas dokumentos ir tā skaistā daļa, kur mums ir stratēģija, vīzija, mērķi, un tad mums ir darāmo darbu saraksts, kur mēs sarakstam, ko mēs jau darām, idejas, ko mēs varētu darīt, bet kas iztrūks pa vidu, tur ir melna kaste vienkārši. Mēs nekādīgi nesaprotam, kā tad tie darbi, ko mēs esam saplānojuši, mums ietekmē to vīzijas sasniegšanu. Varbūt tos resursus novirzīt uz tām lietām, kur mums dot lielāku atdevu. Varbūt nedarīt tās lietas, kurām nav jēgas, kas mums netuvina to lielo mērķu sasniegšanai.